pēc jauno Valneru, ka tām ir gandrīz vai akcents uz olimpiādi Oskaram Melnbārdim. Tagad būs dilemma, jo tagad šīs komandas jau pierādīja. Labi slīd šī trasē. No ko, mūsiem zelts pirmo reizi vai arī sudrabs sezonas noslēguma posmā? Nav jau tik tā liela tā starpība, 0,14 tikai. Pēc starta būs diezgan līdzīgi, jo Nemāri, jo startā mūs ir krietni labāk. Fidrikam ir ļoti labs brauciens pirmais, tā kā uz kļūdu reiķinu mēs varam cerēt. Te ir tikai 300 daļas vēl. Flošicam. Te būs drīz jau vienādi, bet izšķirs visas meistarība tālāk. Te jau mūs iepriekšā. Meistarība un iespējams slīda. No 7 bija, ja? O, te uzsita, bet klāt vienalga nāk nedaudz atkal nāk klāt. Zubkovs vien brīdi ar pienāca 129, lielāks ātrums viņam nekā Oskaram. Diemžēl 0,4 gan paliek. Te izšķirs braukšanas meistarība. Braukšana slīd labāk krieviem. Tas ir ne krieviem, vāciešiem. Nu ko? 0,03 paliek. Viss ir iespējams. 134,1 mūsējiem bija līdzīgi. Nu, kā beidzās sezona. Ar uzvaru olimpiskajā trasē, ar uzvaru Sočos, ar uzvaru ar 2 sekundes simtdaļām. Opā, nu tas gan bija negaidīti, patīkam negaidīti, ne? Nu tagad tik tiešām prūsim dilemma būs ar tiem bobiem. Atkal, kā teikt, nav ļaunuma bez labuma un otrādi. Viņš nezinās, kuru bobu tad attīstīt Oskaram. Šis ļoti labi sev parādīja. Te bļau Rasī un Latvija arī. Nu, te varēs izteikties Zubkovs. Es domāju, ka vācieši nepārāk, tāpēc, ka viņi saprot, ka viņi zaudēja startā. 10 daļu startā, ja? Jā, bet zini, ka arī... Lūk, kā Flošuts ir apsveicis. Man liekas, ka Zubkovs neapsveic, ne? Nu jā, mēs neredzējām. Flošuts apsveic, tas ir godam. Viņš pats nedaudz kļūdījās. Viņam, man liekas, tā slīda būtu vienalga labāk, ja? Lūk, te viss draudzīgi. Viņi stomēja, viss ok. Bet Zubkovs šķiet, ka neapsveica, ja? Bet Langens arī bija gandarīts finišā par to pašu otro vietu. Varbūt viņam principiālāk bija tieši Zubkovs būtu priekšā. Tomēr parunāt, es ceru sazvanīt Santu Prūsi. Jā, sezona tiešām galā, un tagad mēs varam arī salikt punktus uz I, kā tad Oskaram Melnbārdim ir sezonas gaitā gājis, un tad viņš sāk ar Ziemeļameriku, kur Sants Prūss pats teica, ka tā ir izdzīvošanas skola, un tur bija 8., 10., 9. vieta. Nu, pēc tam atgriežoties Eiropā, Vintembergā bija 3. vieta augstākā, tad stabilitāte visu laiku sešniekā, 5., 4., 2x 5. Nu, un treknas punkts, protams, ir pielikts Sočos, 1. vieta, nu, 1. uzvara. Laikam Māris ir sazvanījis arī Sandi. Jā, sveiks, Sandi, un es saprotu, tavs pēdējais izgājiens sezonā, kā es tev teicu, un tas priecīgākais šķiet, ja? Nu jā, tā varētu būt. Mēs jau, Māri, sākam spriest, nekad nav ļaunuma bez labuma un otrādi. Ko tu tagad domās pa bobiem? Ar šo bobu, ko iepriekš brauc, tagad uzvar Oskars, ja? Melnbārdis un nevis ar to jauno. Nē, nu bija labi. Īstenībā abi divi gāja labi treniņā, un pat tas salēkais pat tendence bija labāka, varbūt tās arī. Bet vēl daudz darba attiecībā uz tiem bobiem, bet tas ir labi, kad ir problēmas izdomāt, kuru braukt, jo abi divi iet labi vienkārši. Bet man liekas, ka šoreiz tu esi patiesi gandarīts. Oskars nobrauc labi, starts ideāls, Zubkovs tur kaut kādas ar sīks nianses bija un ideāli. Nu, izstāstās savus izjūtas tagad. Nu, jā, bija kļūdas, jau bija vienalga. Pēc 5. virāžas Oskaram bija kļūda, bet paldies Dievam pirms tam un pēc tam viss bija vislabākajā kārtībā. Vai Zubkovs apsveic mūsējos? Mēs neredzējām. Vācieši gan apsveic. Es nezinu, es nevaru teikt. Es esmu augšā startā, viņi ir lejā. Es nezinu, tiešām. Viņi jau atkal ir apbižojuši, ka mums starts ir sagatavots. Jā, tas jau ir tagad presē, ka latvieši speciāli sev sataisījuši. Tas jau ir visur. Nezinu, ko tas Zubkovs drīz vēl teiks. Nu, pa sezonu, vai tu tā ātrumā var strīpu pavilkt pirms gaidām apbalvošanu? Kā tu to kopumā pavilkt par lielo Oskaru un mazo? Nu, visi kārtībā. Ir lietas, pie ko ir jāstrādā, ir lietas, kas prasa, kur ir pārdomas, kā lai saka, un secinājumi jāizdara, bet priecē tas, ka tā sezona salīdzinoši ar iepriekšējām ietur uz augšu pējošu līkni, kad, kā lai saka, rezultāti progresē, un tas ir pats galvenais. Kas tagad būs, kad jūs lidojat mājā? Nu, šovakar lielais, kā lai saka, noslēguma pasākums.
Tad rītā lidojam. Rīt vakar kaut kādos 9:30 iebraucam, ielidojam Rīgā. Jā, Sandi, apsveic arī tevi ar uzvaru. Un, galvenais jautājums man būtu tāds. Mārtiņš Dukurs atzina Soču trase, viņam patīk. Viņš neteica parocīgi, bet viņam patīk. Kāds secinājums varētu mūsu pilotu? Ko tu varētu teikt? Viņi tāpat līdzīgi varētu tagad atbildēt pēc rezultātiem, jebšu ne? Jā, bet es tikai gribu pateikt to, ka viņa noteikti mainīsies. Es domāju, uz ātro pusi viņa noteikti būs ātrāk olimpiādē. Es domāju, kādu sekundi vismaz. Bet mums vienmēr ir, es esmu ievērojis to, ka jo ātrāk trase, jo mums vienmēr ir labāk bijis. Tā kā es ceru, ka mums tas sliktāk arī nebūs. Un cik es runāju ar Oskaru, viņš arī teica, ka viņam sāk tā kā iepatikties, diezgan interesantā trase ir. Tā kā jācer arī, ka viss būs kārtībā. Kamēr tu runā, tu noteikti neredzi tablā. Oskars ir otrais arī četrniekos, apzina arī Mahatu. Otrais arī četrniekos. Un kopētējumā kombinācijā viņš ir stabili pirmais šogad. Kombinācija gan tas ir vairāk tā prestižam šķiet tikai, ja? Jā, tas tāds neapzināts pasākums, jā. Tā kā viss ļoti veiksmīgi, visiem noteikti gribas mājās, bet darbs ir padarīts. Mums tūdaļ būs Sanda apbalvošana, tāpēc mums ir jāsaka paldies tev, sveicinu puišus, sveicinu komandu, gaidām atgriežamies mājā, un tad tiekamies šķiet 9. martā Siguldā, ja? Paldies. Jā, viss labi. Ļoti patīkams beigas, ne? Un tūdaļ būs vēl jau patīkamāk apbalvošana. Turklāt mēs te rēķinājam, un šādu varbūtību šķiet pat nepieļāvām. Jā, Oskars ir otrais. Mahata nenobrauca labi, tikai 9. Oskars vinēja, līdz ar to tas dod otro vietu arī četrniekos. Ko klausamies? Apbalvošana. Ivo Ferjani apbalvos. Startautiskās federācijas prezidents. Protams, savā neiztrūkstošajā hūtē. Otrais ir Flošuts, trešais ir Zubkovs. Kur tas Zubkovs vispār nav atnācis? Nē, bija. Ko tad viņi sāk tagad ar otro? Nē, apbalvo viņš noteikti. Intervija sāksies ar trešo noteikti. Pirmā tāda lielā uzvara pieaugušiem Oskaram, ja? Ja kas pasaules kausā. Pirmā uzvara, ja, karjerā. What a way for those guys to end the season. Jā, kas pa sezonas noslēgumu. Tik tiešām. Pat negaidīt veiksmīgi un labi olimpiskā trasē. Bronze medal for Russians. Bronze Krieviem. Ko tad Zubkovs tagad teiks? Interesanti zināt. Visi labi, viņš saka, visi izdarījām, bet skāps ģīms gan viņam ne. Good driving? Да, хорошо проехали все. Kasjānovs runā, viņš saka, jā, labi nobraucām. Viņiem ir dalīta trešā vieta, mēs pat aizlaidām garām Zubkovs, un Kasjānovs dala trešo vietu, kas divas ekipāžas ir trešās. Labi nedēļas nogalp Flošucam. Ich denke, wir haben genau den richtigen Platz gemacht. Jā, viņš saka, mēs labi pastrādājam. Vor 4 Jahren und es ist dann Platz 2 gewonnen bei Olympia und ich hoffe, jā, pirms 4 gadiem arī bija tā, ka mēs vinējām, dabujām otro vietu Olimpiādē. Protams, ka tā uzvara nebūtu tādā pašā vērtē kā olimpiskais zelts, bet viņš atcerās, kā pirms 4 gadiem, kad te vinēja pēdējos mačos Vislerā un tad dabūja sudrabu olimpiskās spēlēs. Ko Oskars teiks? Oskars Melbārds. Were you surprised? I mean, to win a gold medal. Pašteikts. Yeah, this week was amazing for us and jā, viņš nedaudz ir pašteikts. Viņš ir ļoti lepns par Latvijas tautu, ļoti maz tautu, bet mēs esam priekšā šobrīd lielajām Vācijai, Krievijai. Viņš ļoti lepns par saviem pušiem un ļoti laimīgs. Un Daumans var pasaka, braucam mājā, tā Oskars Melbārdis. Ļoti laimīgs par sevi, par puišiem, par komandu, par visiem pāriem. Protams, ka mums arī uz labas nots mēs varēsim atvadīties. Pēdējā pārēde tā bija šajā sezonā par bobsleju skeletonu un šo visu sezonu 67. pēdējā pārēde. Un Māris Zembergs, Mārs Rīmenis bija kopā ar jums, tad veiksmīgi sagaidīt nākamo sezonu. Visu labu, un lai pēc gada tādu pašu piedestālu būtu, kāds mēs redzējām piekdien un svētdien. Jā, visu labu.